Čau! Jūsu vietējā adīšanas nometņu braucēja Ivona atkal tieši saistē, ne, bet vienkārši video. Nu, braucam vēl vienā nometnē, mazliet citādākā. Tā es neko neredzu. Bet, kā jau parasti, tajā pašā veidā, ne stilā, stresā. Vakar, labi, šodien viss kārtībā. Šodien man Google strādā, Maps strādā, Spotify strādā, mēs varam braukt un tusēt. Bet braucu šobrīd uz kādas stundas miega, jo pagājuši naktī pie mums manā bedrē bija tāds pērkona negaiss, tik skaļš pērkons, gulēt bija vienkārši neiespējams. Tak jā, gulēju stundu, tad visa diena darbā, vienā stresā, kad gribēju izbraukt 2. Cik mums ir laiks? Jau ir 4. Pāri 4 izbraucu, respektīvi 2 stundas vēlāk. Bet galvenais, ka braucu, vai ne? Un ārā nav sniegs. Tas jau ir ļoti liels ieguvums, sasniegums. Un es ar brillēm neredzu, ko es filmēju. Nē, es sev filmēju, viss kārtībā. Jā. Braucam uz adīšanas nometni pie Daugavas viesu namā Sniedzes. Man līdz turienei aptuveni 3 stundas brauciens. Ceru 7 uz vakariņām atbraukt, jo dažs labs bija tā nostrādājies, ka arī nepaēda pusdienas. Tāpēc viņai šobrīd mašīnā ir sieras gabaliņu sagriezt ar kaut kādu gaļiņu un tur kaut kur vēl desiņu mētājus un pasažieru sēdekļi. Bet ceru, ka es nepieēdīšos tā, lai varētu akarītis paēst. Labi, te es vienkārši smējos. Pakoties es par laimi, kā par brīnumu, sāku vakar. Cerams, sapakoju kārtīgas lietas. Adīšanas ziņā tieši projektos, es domāju. Un jā, viss būs ok. Ārā šobrīd ir 29 grādi. Man liekas, tik līdz es ieraudzīšu ūdens tilpni, es gribēšu tajā ielēkt. Preferably bez mašīnas, bet tad redzēs. Te jau redzēs pusceļā, varbūt tomēr nāksies iepeldēties. Bet tagad vismaz uz kādu stundu es varu vienkārši braukt un izbaudīt saules cepienus rokas. Bet vismaz vēl acīs nespīd tā pa konkrēto, kā noteikti būs otrajā ceļa pusē. Braucam! Mākoņi gan tajā pusē izskatās tādi draudīgāki. Saule pazūdais tie. Mazliet skaistais ainavu ceļš, par ko es runāju pavasarī, bet īsti līdz galam nevarēju parādīt, tāpēc, ka bija ziema. Un kā jau parasti, jebkā pagājušreiz, atbraucu un nezinu, vai esmu pareizajā vietā, bet laikam jāuzraksta Grietai, lai mani pabīda uz pareizo virzienu. Čau! Foršais rakurs. Esmu atbraukus pareizajā vietā. Pilnībā ievācos istabiņā. Istabiņa gan man tādā baigi
action vietā ne, bet... Kas tas vārds bija? Nu, kurš tu baigās trepes, baigi prikoļi, bet man ir tik karsti. Es nosvidusi tā kā cuka, un es dzirdu pērkonu fonā, un pirms sākas viss jautrība, kas arī var nesākties, ja pērkons ir ne par jautrību. Es fiksi iešu noprinčāties, un tad jau pārējo. Tad jau būs vakariņas, jānāk ēst. Tā kā jā, skrienam peldēties. Karsts. Nezinu, kā jums, bet man no tiem mākoņiem ir mazliet bail. Pirmā vakara darbs ir mans džemperis, kurus gribu pabeigt līdz rītdienai, kad ir jālielās ar saviem pabeigtajiem darbiem. Par ko es aizmirsu, tāda feature šeit ir. Tāpēc ceru, ka pabeigšu. 9 vakarā. Lietus līst, zibeņo. Bet principā ir diezgan omulīgi zem jumtiņa. Un tā. Sajūta, ka man kas tikko nobildēja. Nav pārāk labs skats pa mūlu. Skatāmies augšā. Adīšanas koptelpa. Tur man vēl nav būts. Tur ir gan jau šodien aiziešu. Principā tur ir ciju un marķieru veikals, un man tur labāk neiet. Nezinu, kur mani atveda, bet iesim pārbaudīsim. Man noteikti vajag zilu mohēru. Vai man vajag tik lielu konus ar mohēru? Tas ir tik smuks. Šitas zaļš tā izskatās. Tad smukā mazā bukļa. Nesaki, ka tur ir vēl kaut kas. Kaut kāda zaļa
pēc tam uz rudenī jau mainīt. No tā, jā. Tas ir cenu redzējums. Jā. Tas laikam bija tas ir. Jā, tie ir tādi, jo, nu, redziet, satītie no ādītiem. Šķirstam grāmatu. Nu, es visu saprotu, bet neko nesaprotu. Par galvu nesmējas. Nē, par galvu nestrīdās, par galvu smējas. Tās gan izstīdās. Mēs jau tur iekritām jau nejauši. Nu, es redzu, ka te daudz mazāk nekā bija pirmajās bildēs, ko atsūtīja. Kaudz ir nokritusies. Vai man kaut ko vajag? Man neko nevajag. Vienkārši skatos. Šitas gan ir smukiņš. Ziliņš. Zilītis. Šitas tāds garšīgs, vasarīgs. Tas te vēl ir labs. Tās kastītes ar foršas. Darbu izstāde. Vietējais festivāls ar maiju skatuves. Es tā izdomāju, kā tur vajadzētu.
To spīdumu redz, te ir mazliet spīd. Man patīk Entralaks. Tur ir Entralaks vārki. Rekur. Entralakas vārki. Pakties sirsniņas. Cik forši. Nu, tagad jau ir labāk. Paši uzreiz sajūt. Jā. Nu, tagad ir. Nē, garāk. Nē, visu, jo. Nu, tagad es tev pēdējo maliņu. Viņas taču viņi masā tādu platu. Ja sadājas šī sejās tabiņa, tad viņš uzreiz sarausies pats pa sevi arī. Jā. Tad viņš būs tāds mazliet. Šitas vēl nav biceps. Prests, nu tā ir kā. Tieši ir sakritis tas kubiņš tajā vietā. Jā, tur tas. Jā. Tad tikai jāmēģina visu atkārtot. Ja man šitie visi vēl jāatjārda. To es šodien vismaz cerēsim izdarīt.
Bet jēj! Un cik man te galu. Var jau zinu šito pusi. Tas ir lītis. Tā bija domāts. Jā. Vai vienīgais man šķēs jāatkaņa. Kad tu beidzot esi apmierināts ar savus pietrūknes garumu, tad var arī pārgriezt divu. Vakar naktī, kad es uztamborēju pirmo reizi, pamērīju, man nepatika, un tad es notamborēju atpakaļ, izārdīju šito. Pieliku vēl divas tumšzilās, jo gribējās dabūt vismaz līdz šejienei. Ja citādāk bija līdz šejienei, tad izskaties, ka man prīši izaug no džempera. Bet, jā, tagad no rīta. Un tad es izārdīju, piedīju vēl klāt zilo, uzvadīju atpakaļ krāsaino. Un tagad gulēt. Negribēju mērīt. Bet viss bija labi. Un tagad tas viss ir jānogriež. Nu, tā kaut kā. Tā kaut kā. Un tagad. Nu, re, un šitī te man palika no man 100 gramu kamolu. Tagad es uztamborēšu pēdējo apmalīti vienkārši īsajā stabiņā. Man liekas, man te nekas stāvam nepaliks. Nu, labi. Odiņās. Jā, tas īsais stabiņš, kāpēc man tagad izskatās citādā. Nu tāpēc, ka skaidrs. Viss kārtībā.